Labdien, man sauc Gunita. Es arī esmu dzīvības koks brīvprātīgais mentors, bet jāsaka, es esmu mentors, jo pie manis ir mentora telefons. Un visi telefonu zvani, kas nāk uz mentora telefonu, nonāk pie manis. Un pirmā saruna parasti ir ar mani. Un pirmā saruna ir vērsta uz to, lai es saprastu, kā un vai mēs varam palīdzēt. Mentors ir atbalsts. Tas ir tāds tā kā cieņu biedrs, ar kuru var droši doties kaujā arī par dzīvību un nāvi. Mentors ir cilvēks, kuram var uzticēties un kurš atbalsta jaunā un neierastā dzīves situācijā. Mentors, manuprāt, ir cilvēks, kas kā starpposms starp slimnieku un viņa ceļā uz izveseļošanos. Mentori, dzīvības koka un vispār tas tīkls man bija sajūtams tā kā glābšanas tīkls, ka tu saproti, ka ir kur krist, un tev no tās krišanas palīdz pirmkārt atbalsta, padalās ar savu pieredzi, liek sajusties, ka tu neesi viens. Kas ir mentors? Es diezgan daudz par to domāju, un man šķiet visprecīzāk to var izteikt divos vārdos – līdzīgs līdzīgam. Cilvēks, kurš krīzes situācijā ir blakus otram, ir pieejams, sazvanāms tādai sarunai, bet vispirms varbūt arī vienkārši uzklausīšanai. Droši zvaniet, līdz šim visi, kas ir zvanījuši, visi ir atraduši palīdzību, jo pēc tam jūs nonākat pie īstā mentora, kas ir gatavs jūs atbalstīt un kam ir līdzīga pieredze slimības ārstēšanā.